Hei, Kristus augšām cēlies! Patiesi augšām cēlies! Esi sveicināts šajā brīnišķīgajā svētdienā, kad mēs svinam Kristus augšām celšanās svētkus. Jā, Kristus augšām cēlies jau vairāk kā 2000 gadu, lai mēs būtu brīvi, dzīvi, aleluja! Šodien ir jāpriecājas, visu nedēļu bija jāpriecājas, visu gadu ir jāpriecājas. Pāvils teica, priecājieties! Es vēlreiz saku, priecājieties! Jūsu līgsmība, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem. Mīļie, mēs esam izredzēti, mēs esam svētīti, mēs esam laimīgi, jo mums ir Jēzus. Mums nav tiesību būt noskumušiem, mums nav tiesību sērot un bēdāties laikā, kad viņš ir dzīvs. Un ja Jēzus ir dzīvs un vairs nemirst, kā mēs lasījām vēstulē romiešiem, tad par ko skumt un bēdāties? Viņš ir augšām cēlies, viņš vairs nemirst. Visas tavas slimības, tavas problēmas, tavas sāpes viņš ir paņēmis uz sevi, lai tu būtu brīvs. Halleluja! Jēzus, tas tiešām ir brīnišķīgs vārds. Un šajā vārdā ir viss. Gan Jahve, Rafa, gan kādi tur vēl bija kungs Cēbots, Adonai, Elšadai. Ebrejiem ir tik daudz īpašu vārdu priekš Dieva, kādos viņu dēvē. Un tad Dievs teica, pietiek. Es saku Jēzus. Un šajā vārdā ir viss. Spēks, dzīvība, augšām celšanās, autoritāte, spēks. Pāvils teica, es nekaunos Kristus evaņģēlija, jo tas ir spēks par pestīšanu ikvienam. Tas ir tavs spēks, un tas ir mans spēks. Un tam nav nekāda sakara ne ar zaķiem, ne ar olām, ne ar vēl kaut kādiem pesteļiem. Nezinu, no kurienes tas viss nācis. Mīļie, šīs dienas galvenā centrālā tēma ir augšām celtais Jēzus. Vēstulē Efeziešiem, man liekas, tas bija vēstulē Efeziešiem, bet tu vari pārbaudīt, atverot Bībeli. Ir šie vārdi, ja nekļūdos 3.23. nodaļa 20. pants, kur ir rakstīts, ka Dievs, darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Kā tas ir? Kaut kad sen atpakaļ mums bērniem uzdāvināja punduru trusi, istabas trusi. Ļoti skaistu, ļoti mīļu, un mēs ļoti priecājāmies. Un tad notika tā, ka tas trusītis saslima un nomira. Bet pirms viņš nomira, es lūdzu Dievu, lai Dievs viņu dziedina, lai Dievs viņu augšām ceļ, ar asarām lūdzu. Un Dievs man atgādināja šo rakstu vietu par visu vairāk, ko lūdzam vai saprotam. Ir vēl viena līdzīga rakstu vieta, kur ir teikts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un es ar asarām, kad Dievs man šīs divas rakstu vietas atgādināja, es teicu, nu jā, tad skaidrs. Tad jau viņš nomirs, jā. Un es dzirdēju savā garā, kāpēc tu domā to sliktāko? Ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un es sapratu, ka runa ir nevis par to sliktāko scenāriju, bet par to labāko. Un tad gadus vēlāk es izlasīju Jeremijas 29.11.
kur Dievs saka, jo manas Dieva domas par jums ir glābšanas un miera domas, nevis ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Jā, Trusītis nomira un mums bija sēras. Mēs ļoti to pārdzīvojām, un mēs neuzdrošinājāmies ņemt citu Trusīti. Bija arī savi apgrūtinājumi, visi telefonu lādējamie vadi, tie parādījās pirmie mobīlie telefoni tajā laikā, un visi vadiņi bija sagrausti, jo Trusītis grauza visu tik līdz tik ārā no krātiņa. Un tajā brīdī tas bija smagi, un mēs to negribējām, un tomēr. Pēc tam mēs piedzīvojam daudz jauku brīžu. Ar laiku mūsu mājās ienāca suņi, un dzīvnieki, laikam, tā ir īpaša tēma manā dzīvē, bet mums vajag atcerēties, ka ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, kas neviena cita sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tev, ja tu Dievu mīli. Jo Dievs, darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko mēs viņam lūdzam, vai par visu, ko mēs vispār saprotam. Tik varens un liels un labvēlīgs pret tevi ir Dievs. Un tāpēc Jēzus augšām cēlās, lai tu būtu brīvs. Jo to, ko Dievs tev ir sagatavojis, tici man, tev pat prātā tas nav ienācis. Tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Šī ir brīnišķīga diena svinēt. Tāpēc es beigšu, es pateikšos, bet tu dodies svinēt uz savu dievnamu, uz savu sapulci vai organizē mājās, bet svini. Šie ir varenākie svētki visai cilvēcei, lai sātans redz, ka viņam nav izredzi. Vai ne? Mīļais debes Tēvs, mīļais Jēzus, slāva tev, gods un pateicība. Es pateicos, ka tu augšām cēlies par mani. Un tagad tu dzīvo, un es dzīvoju tev par godu un slavu Jēzus vārdā. Āmen. Halleluja! Viņš patiesi ir augšām cēlies. Āmen!